Labdien, doktor Strasdiņ, labdien, doktor Ziediņa, labdien, doktor Jušinski, labdien, Mārtiņ, un labdien, doktor Freja. Labdien, mīļie skatītāji, kas vēro mūs šobrīd, un arī tie, kas skatīsies vēlāk šo ierakstu. Liels paldies, ka šajā aizņemtajā laikā esat atraduši iespēju apstāties un būt šeit. Ziemassvētku laikā izskan daudz un dažādi aicinājumi ziedot. Visbiežāk kādas mantas vai naudu, reizēm to, kas pašam kļūst liekas. Aicinājumi apdomāt par savu orgānu ziedošanu pēc nāves nav tipisks lūgums Ziemassvētku laikā, un ļoti iespējams, ka kādu šis aicinājums pavisam samulsina, nošokē. Un tas ir normāli, mēs dabiski negribam runāt par nāvi. Bet cik gan citādāk šis aicinājums izskan, ja tu esi otrajā pusē. Proti izmisīgi ceri un gaidi, kad tava vai tava tuvinieka dzīve varētu turpināties vai kļūt pilnvērtīgāka, ja vien kāds ziedotu daļu no sevis. Tā ir augstākā mīlestības izpausme, lielākais un nozīmīgākais ziedojums, ko varam veikt, visbiežāk pēc savas nāves, dodot iespēju kādam citam cilvēkam dzīvot. Kāda dzīvības atslēgas ir tavās rokās, tavās un arī manās. Bet nu gan došu vārdu jums, Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas doktoriem, un lūkšu nosaukt savu vārdu uzvārdu un pastāstīt, kā jūs katrs esat iesaistīti transplantācijas procesā. Un kā pirmos aicināšu doktori Ziediņu. Jā, tad mans vārds ir Ieva Ziediņa, un es esmu nefroloģija, es esmu virsārste nefroloģijas centrā mūsu slimnīcā, un tad mēs visi kopā nefroloģijas centrā, visa lielā komanda, mēs nodarbojamies ar ļoti daudz posmiem tanī transplantācijas procesā. Jau sākot ar to, ka mēs gatavojam pacientus nieru transplantācijai, mēs tad arī atlasam, konsīlijos piedalāmies, un tad pēc tam savukārt pēc operācijas tad mēs pacientus ārstējam gan slimnīcas etapā, gan arī pēc tam ambulatori visus tos gadus, kamēr nieras transplantāts funkcionē. Un vairumā gadījumu tā ir sadarbība ar pacientu 5, 10, 15. Šodien man bija viena pacienta arī, kurai bija nieras transplantāts bijis 2003. gadā. Un joprojām viņa nāk uz ambulatorām vizītēm. Un tad arī vēl mēs nodarbojamies, jūs teicāt, ka mēs aicinām domāt tikai par orgānu ziedošanu pēc nāves, bet es gribētu uzsvērt, ka tas nav vienīgā iespēja. Ir iespējams arī ziedot nieri un daļu aknas arī dzīves laikā. Un mēs gribētu teikt paldies ne tikai tiem, kuri ir ļāvuši savus orgānus izmantot pēc nāves, bet arī, protams, liels paldies ir visiem dzīvajiem donoriem, ar ko mēs arī nefroloģijas centrā nodarbojamies. Paldies jums liels. Lūdzu, dodiet kolēģiem blakus, doktors Strasdiņš. Labdien, sauc mani Uldis Strasdiņš. Tā sanāk, kad es esmu iesaistīts sirds transplantācijas programmā un šobrīd esmu šīs grupas tā kā vadītājs. Šīs transplantācijā Latvijā es būtībā piedalos, sākot jau no pirmās sirds transplantācijas, kas bija 2002. gadā. Es esmu vienlaikus arī virsārsts akūtajā sirdķirurģijā, es esmu ievēlēts par asociēto profesoru Latvijas Universitātē, un man iesaist transplantācijas procesā diezgan plaša. Viņi sākās pēc tam, kad parādās informācija par kādu smadzeņu nāves donoru. Es esmu iesaistīts šita donoru izvērtēšanā, donoru recipienta pāra izvēlē, ja, jo nav tā, ka tikai kāda sirds parādās, un mēs viņu varam kādam pārstādīt, ir jāsaskan asins grupai, dažādām citām smalkām sadarībām jāsaskan. Tas ir tā kā diviem kuģiem okeānā satikties. Jāsaskan ir arī apmēram ķermeņa garumam, ķermeņa masai. Nu, šis viss, un tālāk ir viss šis ķirurģiskais process, gan donoru orgāna izņemšana, sagatavošana transplantācijai,
ar ko es nodarbojos kopš pirmās transplantācijas Latvijā, un tāpat tās arī pēdējos 5,5 gadus nodarbojos tieši ar transplantācijas operāciju veikšanu. Protams, arī visu ķirurģisko lietu risināšanu, kas skar transplantācijas pacientus arī pēcoperācijas periodā. Tā ir šī mana iesaiste. Paldies! Tad var dot tālāk kolēģim otrā pusē. Labdien, esmu Jānis Jušinskis, esmu transplantologs un pārstāvu šeit mūsu ķirurgu transplantologu komandu, transplantācijas centru. Esam iesaistīti gan laikam visās tās traumītes, kas kopā veido to upīti, kuru saucam par transplantāciju, gan recipientu izvēle un akceptēšana, gan donoru akceptēšana. Mēs esam tie, kas paraksta, ka drīkst šī gadījumā veikt orgānu ieguve konkrēta donora. Tad arī veicam pašu orgānu ieguvi no donora, arī transplantācijas, esmu nieru transplantācijas ķirurgs. Tad kopā ar draugiem, nefrologiem mēs to, veiksmīgi, es ceru, daram. Un tad, protams, ka pēc operācijas arī novēram gan ķirurģisku, gan arī attālināts kaut kādas problēmas risinām, ja pacientam parādās nereti jāsagatavo pacientu uz transplantāciju. Un arī vēl viens tāds diezgan liels pēdējā laikā palika moments, mēs gatavojam arī dialīzē pacientus ķirurģiski, jo tā nav vienkārši tāda metode, tā nav, kur medikamentu iedzert, bet tur gan ķirurģiskā daļa, gan pēc tam ļoti nopietnā, invazīva procedūra nefroloģiskā, lai paveiktu to dialīzi. Respektīvi arī laikam visos posmos iesaistīti. Paldies, liels. Un tad mums ir vēl viens ārsts, doktors Frejs. Mēs varam izmantot vēl tos daudzos mikrofonus. Esmu Girds Frejs, specialitāte anesteziologs, reanimatologs. Es pārstāvu to saimi, kas pacientam nelaimes brīdī vai smagas saslimšanas brīdī mēs dodam cerību, bet pie reizes arī atņemam cerību. Arī tādi gadījumi ir, diemžēl. Un saistība ar transplantoloģiju, mūsu uzdevums ir potenciālā donora identifikācija, menedžments, smadzeņu nāves diagnostika, kā arī donora menedžments pēc smadzeņu nāves diagnostikas, kas būtībā ir tāda pat ārstēšana kā pirms tam. Es saprotu, ka tieši jūs esat arī tas, kas visbiežāk runā ar pacientu, tuviniekiem. Tas ir kā sanāk pēc apstākļiem. Paldies doktoriem, un mums ir vēl viens viesis, un tas ir Mārtiņš. Un Mārtiņš mūsu pulkā ir, lai pārstāvētu to otru pusi. Mārtiņ, varbūt jūs varat pavisam īsi ieskatīt, mēs pēc tam dosim vārdu jums vairāk. Labdien! Mans vārds ir Mārtiņš Vanaks, un es tik tiešām pārstāvu nevis ārstu, kā lai saka, kompāniju, bet es esmu tās otras puses, šo orgānu transplantācijas saņēmēju pusi. Es šobrīd dzīvoju ar donoru nieri. Šobrīd pēc transplantācijas ir pagājuši 2,5 gadi. Paldies visai ārstu komandai, visai Stradiņas slimnīcas personālam, ne tikai ārstiem, bet arī māsām un visi tie, kas bija šajā aprūpes procesā. Es jūtos šobrīd daudz labāk nekā tad, ja man netiktu dot šī iespēja dzīvot ar transplantētu orgānu. Paldies! Paldies, Mārtiņ, es noteikti uzdošu vēl kādus jautājumus, bet ļoti bieži, kad mēs runājam ar kādu cilvēku, viņam ir ļoti daudz stereotipi un mīti par to, kas tad varētu būt, ja es piekrītu kļūt par donoru, vai arī, ja es piekrītu, ka manam tuvinieks kļūst par donoru. Tāpēc es aicinu, ka mēs šajā dienā varētu vismaz daļu no šiem mītiem laust. Un man ir sagatavota šī skaistā zelta kastīte, kurā iekšā ir mīti, un es aicināšu, ka jūs varētu pa vienam izvilkt vienu no šiem mītiem, nolasīt, nebaidīties, ja nezināt visas pareizās atbildes, jums kolēģi palīdzēs, un tad dot pēc tam, kad ir atbildēts to kastīti tālāk citam kolēģim. Mirušā cilvēka ķermenis tiks izkropļots. Laikam varbūt tas nebūs jautājums man, tas ir jautājums transplantologiem, bet es varu teikt, tur viennozīmīgi teikt, ka nebūtu tā tas nav.
Jā, viens no mūsu nopietniem un tādiem svarīgiem momentiem atjaunot ārējo izskatu ķermenim, lai nevis par izkropļošanu tur vispār neiet runa nekāda, ja, tādā ziņā. Mēs sašujam tā, ka pēc jebkuras normālas ķirurģiskās operācijas maksimāli atjaunojot visu. Jā, es gribētu arī teikt, ka tas noteikti ir cieņpilns process, ja tas nenotiek, kā tas mītos, vai atvetojos vannas istabās, filmās dažās tiek rādīts, tas ir pilnīgs absurds, tas ir cieņpilns process, tā ir ķirurģiska operācija, kur sākās un beidzās tā kā parasti ķirurģiska operācija ar to vienīgo izņēmumu, ka šajā gadījumā tikai tie orgāni, kas ir nepieciešami, viņi tiek izņemti ārā, un operācija tiek pabeigta. To veids ķirurgi, to neveic neiesaistītie cilvēki, un tas ir absolūti cieņpilns process, ko es gribēju teikt. Paldies, man liekas, tas atslēgvārds patiešām ir tā cieņa. Paldies, ka jūs to mītu lauzāt. Jā, lūdzu, varat izvilkt. Es esmu par vecu, lai kļūtu par donoru. Man ir dažādas saslimšanas. Protams, nav visi vienāda vecuma cilvēkiem. Mēs nevaram salīdzināt veselības stāvokli cilvēkam jaunam un cilvēkam, 70, 80 gados. Bet lēmumu par to, vai var vai nevar izmantot konkrēto orgānu vai donoru par ziedošanai, ja, izmantot transplantāciju, mēs to pieņemam reizēm pat diskusijās ar mūsu kolēģiem un izvērtējot katru iespēju tomēr dabūt to labumu un pārstādīt orgānu. Un šeit es gribu pateikt, ka transplantologu saimē mēs runājam tā, ka kontraindikācija vecums ir 100+ gadi. Līdz tam visi ir donori. Par saslimšanu, protams, saslimšanas reizēm mēdz būt kā kontraindikācija konkrēta orgāna izņemšanai, bet pārējais pilnīgi iespējams, ka būtu izmantojams. Jā, varbūt doktors Strazdiņš var vēl piebilst, jo jūs sākumā teicāt par tām augumu sadarībām. Kas vēl ir tie parametri, kas būtu tur jāsaskaņo? Es teikšu, tas ir no vienas puses, tas ir mīts, no otras puses, tas, daļai varbūt tās nav mīts, jo protams, ka jāsaprot, ka mēs dodam cerību cilvēkam un cilvēks, protams, ejot gadiem, viņš noveco. Tāpat tās orgāni noveco un dažādas citas orgānu sistēmas. Daži no viņiem darbojās lieliski, līdz varbūt kāds cits orgāns iet bojā. Bet, jo īstenībā cilvēks tikko viņš ir piedzimis, viņš lēnām sāk nomirt. Ja? Tā tas ir, piekritīsiet. Ja? Bet ļaujiet mums to izvērtēt. Ja? Es pateikšu tā, ka, ja pieņemsim, mēs izvērtējam donoru, potenciālu donoru, pieņemsim, sirds transplantācijai, mums ir zināms šis vecuma cens, un mēs būtībā laikam pārstājām izvērtēt, ja tas nav kaut kāda akūta situācija, donors, ka arī vecāki par 60 gadiem. Bet tas ir runājot par sirdi. Iespējams, ka viņiem ir lieliskas nieres, kas varētu kalpot vēl gadiem, jo mēs arī transplantējot sirdi, mēs tam cilvēkam, kuram mēs transplantējam, mēs dodam cerību dzīvot ilgus gadus, ja mēs zinām, rekordi nodzīvošanai pēc sirds transplantāšanas primārs ir 34, un jau iespējams, ka pat vairāk gadi. Tā ka tas ir, es teikšu tā, pa pusē mīts, pa pusē tā ir patiesība. Tas attiecās tieši uz kaut kādām attiecīgiem speciāliem orgāniem, jā. Paldies! Jā, un es savukārt varētu kolēģiem piebilst par to, ka arī, ja ir tie 55 gadi vai 59 gadi, tad tāpat tomēr tiek izvērtēts kāds arī runājot par sirds transplantāciju, vai mums ir kāds akūts pacients, recipients, kas gaida, kāds bija nāves iemesls, un nieru transplantācijai tā nebūtu nav, un tad mēs nevienmēr pases vecums atbilst tam bioloģiskam orgānu stāvoklim, un ir arī mums ļoti daudz gadījumu, kad pases vecums izskatās vecāks, bet cilvēks ir bijis sportisks, viņš nesmēķē, nelieto alkoholu, un viņa orgāni ir ļoti labi saglabājušies, un viņš ir gājis, ja mēs runājam par mirušiem donoriem, piemēram, traumatiska iemesla dēļ bojā, un tādēļ tiek apsvērta orgānu ziedošana.
Un runājot savukārt par dzīviem donoriem, tad tur nav vecuma ierobežojums, tur vairāk ir kāds ir nieru stāvoklis, kāds ir pārējo orgānu stāvoklis, un mēs esam ļoti lepni, kad Latvijā mums ir viens no vecākiem dzīvajiem donoriem, par ko mēs arī esam uzrakstījuši publikāciju starptautisku. Tas ir 84 gados tēvs ziedoja. 87 gados ziedoja nieri savam dēlam. Tā kā tas pases vecums nav tas, kad mēs sākam jā vai nē. Tā kā, ja cilvēki jebkurā vecumā grib izteikt savu attieksmi par to, vai viņa orgānus var izmantot pēc nāves, jā, lūdzu dariet, lūdzu atzīmējiet to e-veselībā. Jo drīkst vēl piesaistīties manu paziņu lokā ir viens drosmīgs vīrietis, kas ir dzīvais donors nierei. Un es gribu teikt, ka arī no otras puses tas tiek ļoti izvērtēts. Pirmkārt, ja kad cilvēks piesakās būt par dzīvo donoru nierei, ja, tad tiek ļoti rūpīgi izvērtēts, vai viņam ziedojot šo te orgānu netiek viņa veselībai nodarīts kaitējums. Nepietiek tikai ar viņu gribu, ir jābūt šim te konsīlī būtībā atzinumam, ka tas nekaitē viņa dzīvībai, viņa veselībai. Ja? Tas ir būtiski arī saprast to. Jā, paldies. Paldies arī par šo piebildi. Bet, doktor Ziediņ, jūs jau ieminējāties arī par tādu faktu, ka netika lietots iespējams alkohols vai cigaretes, un mūsu slimnīcas mājaslapā www.stradiņa.lv ir arī apraksts par to, plašāks apraksts par to, kā kļūt par orgānu donoru, un tur tiešām ir arī pieminēts, ka ne tikai medicīniskie apstākļi ir svarīgi, bet arī dzīvesveids. Ko jūs vēl par šo varat piebilst par dzīvesveidu? Nu, jā, tas jau kā cilvēks pret sevi ir attiecies, un mēs varam zinām, ka Eiropas dienvidu valstīs dzīvildze vidējā dzīvildze arī ir garāka nekā Latvijā, piemēram. Un tad mēs domājam, kas ir tās labās prakses, ko mēs varam no viņiem pārņemt, lai arī mums tā dzīvildze būtu garāka, jā. Un tad, piemēram, to, ko arī mums kardiologi vienmēr stāsta par olīveļas lietošanu uzturā. Un tā kā es domāju, ir daudz tie knifi, ko cilvēki var savā labā darīt, nelietot medikamentus bezjēgā un tiešām pret sevīm attiekties. Nu, es noprecizēšu jūs tajā sarunā, tad, kad cilvēks ir devis savu piekrišanu, ka viņš ir gatavs kļūt par donoru, ne tikai medicīniski viņu izpētat, bet arī prasat kaut ko vairāk par viņu dzīvesveidu. Mēs arī, ja mēs runājam par mirušiem donoriem, tad, protams, arī ārsti, kas strādā ar pacientu, viņi arī prasa radiniekiem, vai ir zināms, ko darīja cilvēks dzīves laikā, vai viņam bija riskantas uzvedības, vai viņš inicēja narkotikas sev. Un, ja mēs runājam arī savukārt par dzīvajiem donoriem, tad tā izvērtēšana ir vēl stingrāka, jo dzīvajiem donoriem mēs tepat domājam par to, ka, ja mēs runājam par nieru donoriem, ka cilvēkam ar vienu nieri būs jādzīvo līdz viņa mūža galam, un savukārt otrai nierei, lai viņa pietiktu arī tam, kas saņem recipientam vismaz 5-10 gadiem tā prognozējumā transplantāta dzīvildze. Un, ja mēs runājam par dzīviem donoriem, tad tas nav tikai nieru funkcija, tas arī ir pārējo orgānu funkcija, sirds funkcija, plaušu funkcija. Tā kā mēs Stradiņas slimnīcas transplantācijā, tad visa tā komanda, mēs esam diezgan strikti tanīs kritērijos, kam mēs ļaujam ziedot vai kam mēs neļaujam. Ir, piemēram, valstis, kur tie kritēriji nav tik strikti, un tad mēs dzirdam citreiz kongresos, ka ir tie gadījumi, kad dzīvais nieres donors pēc tam pats kļūst par recipientu, un viņš gaida nieres transplantātu. Mēs tādas situācijas negribam pieļaut. Paldies, tad šis mīts ir daļēji atspēkots, un tajā bija arī zinām daļa patiesības. Tad es došu jums iespēju izvēlēt. Man jāvelk, jā. Nu, labi. Donora dzīve var tikt mākslīgi pagarināta miršanas procesā, uzturot nevajadzīgas ciešanas. Nu, tā nu gan nav, bet manas kompetences. Es domāju, ka nebūtu tā nav, kad ir uzturēts nevajadzīgas ciešanas. Mēs turpinām ārstēt, es saku, kā mēs ārstējam dzīvu cilvēku. Jā. Tur ir tikai citas
citas prasības un citas iespējas to darīt. Tas ir viens un otrs. Jā, nu, diemžēl ir tā, ka bez Latvijas likumdošanas pacients, kuram ir konstatēts smadzeņu nāve, viņš ir ar to brīdi skaitās miris. Tātad jebkuros dokumentos, jebkurās atzīmēs cilvēka nāves laiks ir šis smadzeņu nāves konstatācijas brīdis, ja, jo ar to brīdi turpinās šī donora orgāna uzturēšana. Ja. Un es domāju, ka tur nevar būt nekāds runa par necieņu. Ja. Tā tas ir. Piebildīšu. Es gribu tikai pateikt to, ka donori, ja iet runa par šiem smadzeņu nāves donoriem, vispār runa par donācijas procesu, taču man šķiet notiek tikai tad, kad ir konstatēta smadzeņu nāve, un šai brīdī par ciešanām vispār vairs nav runa. Ja iet runa tikai par orgānu, atsevišķu orgānu, kas nodrošina hemodinamiku, tas ir sirds, asinsvadi, plaušu, nieru darbības uzturēšanu. Ciešanas cilvēks neizjūst šajā brīdī, jo viņš ir miris, viņam ir mirušas smadzenes. Tas ir pierādīts ar vismalkākiem ļoti normatīvajos aktos apspēlēts un tā piekritīsiet. Es varbūt šeit vairāk uzsvērtu, ja mēs runājam par piederīgo ciešanām, tad, patiesībā tas smadzeņu nāves diagnostikas process, gan arī visa uzturēšana, tas ir stingri reglamentēta. Ja? Tad tur ir nekādas atkāpes no kaut kādiem juridiski reglamentētiem priekšnoteikumiem. Ja? Tas ir viens. Otrs, varbūt tas, ka šeit ir laiks padomāt par to, ka tajā brīdī, kad cilvēku piederīgiem jau tā ir garīgi grūti par šo lietu runāt. Ja? Varbūt tas, ka nevajag uzkraut šo atbildību uz viņu pleciem, bet savlaicīgi pieņemt pašam cilvēkiem dzīviem esot un pie veselības esot šo lēmumu. Ko tad darīt tajā stundā X, kas notiek? Ja? Un tas ir iespējams izdarot šo atzīmi. Tātad mēs noņemam atbildību, varbūt noņemam šo ciešanu pilno sajūtu tiem piederīgiem, kuriem tajā brīdī jau tā jau ir grūti, jo tavs piederīgais ir smagi slims vai smagi cietis. Ja? Es domāju, ja mēs runājam par ciešanām, tad šeit ir par to jārunā, nevis par kaut kādām donoru ciešanām. Tas ir galīgi viennozīmīgi. Mīts valda tāds, bet paldies par šo pienesumu. Un ja reiz jūs, doktori, jau pieskārāties tam, ka ir iespēja atzīmēt, tad varbūt kā pie viena varat arī pastāstīt, ko tad mēs varam tur atzīmēt. Mēs varam atzīmēt un izvēlēties, kurus orgānus jā, kurus nē, vai ir kaut kāda vispārīgs iezīme, jā vai nē. Vispārīga iezīme, mēs piekrītam, kad mēs ziedojam, vai mēs nepiekrītam. Tā ir jā, vai ne? Tagad ir jau papildinots, tiešām var arī atzīmēt, ja teiksim, ir kaut kādas Tad man ir pretrunas pret konkrētu kaut kādu orgānu ziedošanu, tad var atzīmēt, ka nē. Bet jā, ir iespēja arī izvēlēties, vai ķermenis pēc tam tiks izmantots mācībām, tas ir atsevišķa lieta. Jo kādreiz tiešām bija tikai viena atzīme, ar kuru cilvēks parakstot, viņš piekrita gan, ka cilvēki var mācīties uz viņu ķermeņa, gan arī kļūt par donoru. Tas bija viens tikai piekrišanas moments. Labi, paldies. Iesim tālāk pie mītiem. Ņem savu lapiņu, ja piekritīšu kļūt par donoru, ārsti necentīsies glābt manu dzīvību. Es laikam jāliek ar ārpusē, ja šeit izlasītie. Es teikšu, tas ir mīts, jo, godīgi sakot, šī informācija nav pieejama ārstiem. Es teikšu, lai gan es arī esmu iesaistīts šī transplantācijas procesā, un man, pieņemsim, nav pieejami šie dati, lai kā es mēģinātu viņiem piekļūt, man viņam nav piekļuvis, jo viņi ir ļoti stingri reglamentēti. Iespējams, ka šī piekļuva ir tā transplantācijas dienesta vadībai tikai,
kuri vispār nekādā veidā nav saistīti ar šiem te recipienti un donoru kaut kādām citām lietām. Jā. Un arī šī piekļuva, viņa piekļuva ir ļoti stingri reglamentēta, jo šīs te visas piekļuvas mēģinājuma datu sistēmai, cik es zinu, viņa tiek monitorēta. Un katrs, kas ir atvēris kaut kādu failu, viņa uzvārds, un respektīvi kaut kā viņa persona var tikt identificēta. Tas ir tāds mītus, ko man grūti ir apgāzt, bet tāds ir mans viedoklis. Jā. Varbūt kāds var to papildināt ar kaut ko. Tas ir tas, ko es zinu. Man nav piekļuva datiem, un es visus savus pacientus ārstēju līdz pēdējiem brīdim, līdz pēdējai cerībai. Jā. Tur ir jāņem vērā arī tas fakts, ka patiesībā tā nelaime ir notikusi ārpus slimnīcas. Lielākoties tā ir traumatisms, vai tas ir smags asins izplūdums galvā, kas nav savienojams ar dzīvību, bet tā problēma ir notikusi jau ārpus slimnīcas, bez iespējas mums to ietekmēt jau sākotnēji. Varbūt tas, ka tur ir problēmas bijušas kaut kādas citas pirms tam, tur nav ārstēts augsts asinsspiediens vai ir nelaimes gadījums autoavārija vai kaut kas tāds, jā. Bet tā problēma, tas nelaimes gadījums ir noticis jau pirms. Tātad mēs esam tikai faktu konstatētāji. Bet man atkal jautājums ir tāds, kā tad jūs starp tām nodaļām varat sadarboties, ja jūs, piemēram, konstatējat, ka cilvēks jūsu nodaļā mirs, bet jūs netiekat klāt tai datubāzē un zinat, ka jūsu pacienta sirds varētu tikt izmantota. Kā tad vispār jūs uzzināt savstarpēji par to? Mēs ārstējam cilvēkus ar slimām sirdīm. Es pārstāvu sirdsķirurģiju, un tur šeit veseli cilvēki nenonāk. Šādi cilvēki visbiežāk parādās intensīvās terapijas, reanimācijas nodaļās visas Latvijas slimnīcās. Jā, es to uzzinu, godīgi sakot, es laimīgs par to, ka man ar to nav jānodarbojas, bet būtībā es uzzinu to tikai no transplantācijas koordinatoriem, transplantācijas dienesta koordinatoriem Latvijā, kas jau šos te visus jautājumus ir noskaidrojuši. Līdz tam man nav vispār nekādas informācijas, ka kaut kur vispār kāds potenciāls donors varētu būt. Un tā, jā. Tā es to uzzinu pēc tam, kad jau īstenībā ir konstatēta smadzeņu nav. Visi jautājumi jau juridiski ir sakārtoti. Un es to uzzinu itin bieži pēc tam, ja radinieki jau ir devuši savu piekrišanu. Vai arī, man liekas, vienā gadījumā cilvēks pats bija izteicis savu vēlēšanos. Jā. Tā tas ir. Tāpēc citas arī ir, man liekas, varbūt Jānis var papildināt, bet man liekas, ka bija viens gadījums šogad, ne? Kur cilvēks ir pats piekritis ziedot orgānus. Es godīgi tā uzreiz nepateikšu, kāds varos, bet man liekas, ka bija viens jāpaziņots. Bet bija arī gadījumi, kad bija jāatzīmē aizliegumi. Īstenībā es gribētu teikt, ja cilvēks tiešām dzīves laikā izdomājas, ka es esmu pret, es negribu kļūt par donoru, bet arī padomāt par to, ka es negribu, lai arī mani radinieki būtu transplantēti. Un es pats būtu transplantēts, ja man vajadzēs. Tad atzīmēt aizliegumu, jo tas tiešām atkal gan ekonomēs nervus pašiem radiniekiem, kad viņi nāks uz to sarunu, gan arī vispār izslēgs kaut kādu iespēju, kā viņš tiktu uzskatīts par donoru. Un vēlreiz neviens ārsts, neviena uzņemšanas nodaļā, neviena parastajā nodaļā nekad nevar uzzināt par cilvēka lēmumu kļūt vai nekļūt par donoru vai ko viņš ziedos. To var uzzināt tikai dažas personas no koordinācijas dienesta un tikai tad, kad jau sākts faktiski nāves konstatācijas tas process. Jo pirms tam industrija mums vienkārši rāda kaut ko citu, vai ne? Bet paldies, ka tas ir tikai mīts. Paldies. Dr. Frey, jums ir kastīte. Man ģimenes locekļi tiks apgrūtināti liekām juridiskām un praktiskām problēmām pēc manas nāves. Cik sarežģīts ir tas process? Ko tas prasa no tuviniekiem? Droši vien es to pašu vēlreiz atkārtošu, ka būs liekas ciešanas piederīgam, ja vajadzēs ar viņiem runāt vēl, un viņam būs jādomā par to, kā nu tiešām tas mirušais cilvēks bija izdomājis, vai viņš gribētu kļūt par donoru vai nē. Godīgāk būtu izdomāt pašam, padomāt par savējiem un tad uztaisīt to, ierakstīt to elektroniskā veselību. Tagad pat nevajag nekur iet. Mēs kādreiz dabūju braukt uz PMLP. Paldies.
Jā, un es gribētu savukārt pie tā piebilst, ja sanāk par to runāt mājās, ģimenē, ja arī jūs negribat atzīmēt e-veselībā to, bet vismaz tad pasakiet saviem radiniekiem, lai viņi zina, ja gadījumā tāda nelaime notiek, kad radiniekiem tad nav savā starpā vēl jāsastrīdās, ne, man viņš teica tā, ne, man viņš teica tā, lai ģimenes locekļi tad zina par to jūsu vēlmi, vai jūs piekrītat orgānu ziedošanai vai nē. Paldies. Atspēkots. Ja es būšu orgāna donoru sarakstā, var notikt informācijas noplūde un manu labo gribu varētu kāds ļaunprātīgi izmantot. Man tad šķiet, ka jau šo jautājumu esam atbildējuši. Man ir šāds mīts, kad mani orgāni noteikti aizies pie slaveniem vai bagātiem cilvēkiem, kuri var nopirkt šo pakalpojumu. Nu jā, mēs nevienam cilvēkam nezinām, ka mēs viņu uzņemam gaidīšanas sarakstā, vienalga nieres gaidīšanas sarakstā, aknu gaidīšanas sarakstā, sirds transplantācijas gaidīšanas sarakstā, vai viņš ir slavens, vai viņš ir bagāts, kādi viņam ir ienākumi, to mēs nezinām un to mēs nejautājam, jo pēc tā arī nenotiek tā jau pieminētā donora recipienta pāra izvēle. Nekāda sakarība, jo tas galvenais lēmums, pēc kā tiek piemeklēts, kuram no recipientiem tiks konkrētā donora orgāni. Numur 1 ir asinsgrupa un numur 2 ir mūsu cilvēka leikocīta antigēni. Tas ir mūsu gēni, kas mums katram ir vieni un tie paši visu mūžu no dzimšanas. Un kādi tie gēni ir, tādi mums tie gēni ir. Un tad tikai pēc tam, kad jau notiek šis donēšanas process, tad mūsu laboratorijā mēs redzam, kādi ir tie cipariņi tiem gēniem, un tad kompjūtera sistēma pēc tiem cipariņiem piemeklē recipientu. Tur neviens no mums nevar ietekmēt to procesu, neviens no mums nevar izmainīt tos cipariņus, kādi mums ir gēni, kādi man gēni ir, kādi Jānim gēni, tādi viņi būs visu mūžu, un to nekādīgi mēs nevaram ietekmēt, izmainīt. Un līdz ar to arī ir mīts par to, ka vai man tur ātrāk iestāties rindā. Un tas ir vēl viens mīts par to, jo liekas, ka rinda pēc orgāna ir tā kā rinda veikalā pēc desas. Nē, tā galīgi nav. Tur nav tā, ka es iestājos pirmais rindā, es pirmais dabūnu to orgānu. Tieši tāpēc, ka pēc tiem cilvēka leukocīta antigēniem tā sadarība var būt tad, kad parādās donors, ir tam, kurš ir pēdējais rindā, vai tas, kurš pa vidu rindā, vai tas, kurš ir 10. rindā. Un tad uz transplantāciju tiks izsaukts tas cilvēks, kuram ir tā vislabākā sadarība. Paldies. Riktīgi tas bija priekš manis kaut kas jauns. Paldies. Jā, vēl tad daži jautājumi. Lasīt tā. Medicīniski ir maz iespēju, ka orgāns iedzīvosies manī. Nu, tas droši vien ir mīts. Kā mēs par to varam pārliecināties, ir visa tātad šī pasaules pieredze imunosupresantu lietošanā, donora recipienta pāra izveidē visa šī pieredze, kas ir. Un būtībā mēs zinām, pirms mēs veicam transplantācijas operāciju, pirms mēs pat izvēlamies šo te pāri donors recipients, mēs zinām, ka viņiem ir individuāla sadarība. Jo nevienā gadījumā mēs neveicam neatbilstošas asins grupas vai neatbilstošas šīs individuālās, šīs krosmeču nesadarības gadījumā netiek veikta transplantācija. Tā tad ir, es teikšu, tas ir mīts, jo tiek vēl papildus dot imunosupresanti zāles, kas nomāca organismu šo te atgrūšanas reakciju. To saņem pilnīgi visi transplantācijas pacienti. Es teikšu mīts, bet man liekas, ka tas jautājums ir varbūt Ziediņas kundze mums varētu vēl papildināt kā imunologs.
es neesmu imunologs un vairāk zināšanas un pieredze tādā transplantācijā. Protams, nav tā, ka medicīnā nav garantijas. Mums nav 100% garantija, jā, jūsu organisms pieņems konkrēti šo orgānu, šo sirdi, šo aknu, šo nieri, bet ar mūsdienu taisni šīm te piemeklēšanas, orgāna piemeklēšanas metodēm, tālāk ar mūsdienu imūnsupresijas metodēm, mūsu diagnostikas laboratorijas iespējām. Un, ja pacients dzer nozīmētās imūnsupresijas zāles, vienalga, vai viņam ir sirds transplantāts, vai nieres transplantāts, vai aknas transplantāts, tad tā varbūtība, ka notiks atgrūšana, es saprotu, ka ar to vārdu neiedzīvosies manī domāta orgāna atgrūšana, tad tā varbūtība ir diezgan maza. Mūsdienās pēdējā, tie, kas ir orgānus saņēmuši jau no 2018, 19 un uz priekšu gadi, ka mums ir tieši tāda pati imūnsupresija Latvijā pieejama kā visur Eiropā, kā labākās Amerikas klīnikās, tad tas atgrūšanas risks ir apmēram 10–15%. Bet tas ir tad, ja pacients izpilda rekomendācijas. Ja pacients jūtās labi, viņš pēc sirds transplantācijas arī var justies pilnīgi vesels, vai ne? Viņš pēc nieres transplantācijas jūtas pilnīgi vesels, un viņš domā, man šovakar ballīte, priekš kam man tās zāles. Tad nē. Es varbūt arī piebildīšu kolēģiem. Vēl viens rādītājs, cik tā orgāni funkcionē pēc N gadiem. Un mēs bijām skaitījuši mūsu rezultātus pēc 10 gadiem, tad, kad vēl nebija tā supresija pieejama. 10 gadu laikā strādāja vairāk nekā 65% no transplantātiem. Pēc 10 gadiem. Un vairāk nekā, man liekas, gandrīz 90% pacienti bija dzīvi. To nevar salīdzināt, teiksim, ar to pašu rezultātu dialīzē. Uldis, atvainojos, profesors Strazdiņš, to pašu var pateikt par sirdi. Viņš nesen to skaitīja un, man liekas, cipari viņam zinām. Jā, gribu teikt, ka pat brīdī, kad mēs iekļaujam pacientu sirds transplantācijas gaidīšanas, tā saucamajā recipientu rindā, mēs ļoti izvērtējam ne tikai viņa medicīnisko stāvokli, bet mēs izvērtējam viņa līdzestību. Līdzestību visam tam, kas viņu sagaida arī pēc transplantācijas. Un kādreiz brīdī, kad mēs to nevaram paši izvērtēt, mēs lūdzam psihologu, psihiatra palīdzību. Un būtībā saprotot to, ka transplantācijas rindā nonāk līdzestīgi pacienti, kas ir apsolījušies un kur mēs gan arī 100% garantiju varam pateikt, kad viņi lietos un izpildīs mūsu norādījumus. Un, ja runājām par šo orgānu ilgtspēju, tad pat mūsu Latvijas it kā nelielajā pieredzē mums ir pacienti, kuri nosvinējuši 16 gadu jubileju pēc sirds transplantācijas, tam seko 15, 14, 13, 10 gadi, tā ka šis laiks ir ļoti ilgs. Jā. Jums tāda medicīniskās terminoloģijas vārds līdzestība. Varat paskaidrot, kā tas izdomāts? Tas nav medicīnisks termins līdzestība. Līdzestība ir, mēs saprotam to, ka cilvēkam nav tātad šie recipientam nav kaitīgie ieradumi. Kaitīgie ieradumi tie ir domāts visdrīzāk atkarības, kaut kādas medikamentu, narkotikus, alkohola, nikotīna atkarības, kas varētu ļoti kaitēt šim donoru orgānam. Tas tiešām mēs par to pārliecināmies. Ja mēs kādreiz nevaram precīzi to izvērtēt tādu klinicista ārstu starpā, tādā gadījumā mēs lūdzam psihologu, psihiatra konsultāciju. Viņi piedalās mūsu transplantācijas konsīlijos. Ja? Līdzestība tas ir cilvēka, mēs paredzam tātad šo te pacientu apņemšanos pildīt norādījumus. Daktors Frejs iečukstēja ausī līdzdarbošanās, ja? Piedošana, nesapratu. Drusku, jā, noprecēju, bet paldies par izskaidrojumu. Paldies arī doktoru Frejam. Viens pēdējais, man ir milzīgs aizdoms, ka tas varētu būt pat Mārtiņa laukā, bet jā, varbūt varat izlasīt. Jā, es jūtu, ka tas ir pilnīgi ietrāpīts Mārtiņam. Līdz ar jauno orgānu manī ienāks daļa no otra cilvēka. Tas ietekmēs manas personības izmaiņas. Es gribētu teikt, ka es esmu ļoti tāds racionāls uz cipariem, uz matemātiku un uz statistiku tendēts cilvēks. Un varbūt es šobrīd mazliet aizskaršu kādu nebūtu reliģisko konfesiju pārstāvu viedokli par to ķermeņu un dvēseles un tam līdzīgām tām līdzdarbībām. Es to vairāk skatos matemātiski, bioloģiski, un vai nu tā sadarība ir,
vai nav cilvēka to attieksmi pret dzīvi un cilvēka tās personības iezīmes īstenībā ir ļoti, ļoti grūti izmainīt. To var uz 5 sekundēm mēģināt noslēpt, ja jums ir jāizliekās labākiem nekā jūs esat. Nu, tā kā jūs esat tirgu, darba tirgu, attiecību tirgu vai kā savādāk. Jūs varat to noslēpt, bet ilgākā laikā jūs esat tas, kas jūs esat. Šo izmainīt psiholoģiski nav iespējams. Cilvēks piedzimst ar noteiktām raksturiezīmēm, dzīves laikā viņš iegūst noteiktās raksturiezīmes, un tāds, kāds no viņš ir, tāds viņš ir. Un sasiet kopā orgānu transplantāciju, un tāpēc cilvēks varētu izmainīt savu, kā lai saka, personību. Es domāju, ka šeit nav absolūti nekādas saistības. Vienīgais jautājums, par ko varētu aizdomāties, ka tajā brīdī, kad cilvēks ir nonācis līdz šai transplantācijai, tiek pārvērtētas kaut kādas lietas dzīvē, tiek pārvērtēts viens tāds elements, kas saucās laiks. Un ko mēs darām ar savu laiku, kas mums ir dots? Vai mēs to izmantojam pilnvērtīgi, vai mēs to izmantojam tiešām ar atdevi, nevis nosviežam zemē, skatoties seriālu, nodarbojoties ar kaut kādām mazbūtiskām lietām, strīdoties par kaut kādiem mazbūtiskiem jautājumiem, vai mēs tomēr šo sev atvēlēto laiku izmantojam kvalitatīvi. Šis gan varētu būt par vienu no tādiem pozitīviem momentiem, kas izmaina cilvēku personību, par to, vai viņš iesaistās kaut kādos sadzīviskos, sīkos strīdos, ķildās vai darbvietās mēģina aizstāvēt kaut kādas neaizstāvāmas lietas. Viņš vienkārši saprot, ka tie visi ir dzīves sīkumi. Ja tev ir atvēlēts noteikts laiks un tas smilšu pūstenis iztek katram, arī donoru, teiksim, orgānu saņēmējiem, recipientam, arī viņa laiks ir limitēts arī ar šo saņemto orgānu. Cik mums ir palicis laiks, neviens to nezina. Tas tikai kosmos zina. Bet ko mēs ar to izdarām, tas ir tieši mūsu pašu izvēles ziņā, kā mēs to atlikušo laiku varam nodzīvot. Un šī ir tā lieta, kas tik tiešām izmaina cilvēka attieksmi pret apkārt notiekošiem procesiem, un viņi izmaina cilvēku domāšanu par to, kas ir svarīgi. Paldies, Mārtiņ, jau par tādu skaistu ievadu, bet tagad tiešām ārsti ir daudz runājuši. Šis ir tas brīdis, kad mēs labprāt gribētu dzirdēt jūsu stāstu, un ja jūs varat atgriezties tajā zemākajā punktā, ko esat piedzīvojis, kā ir mainījusies jūsu dzīve no tā brīža? Es savu stāstu gribētu pateikt ar tiešām lielu paldies tam konkrētiem lieliem cilvēkam, kas bija devis piekrišanu savu orgānu man ziedot. Es viņu nezinu, es viņu nepazīstu un nekad nepazīšu. Bet es tiešām ar lielo burtu varu pateikt, tas bija liels cilvēks, jo es saņēmu orgānu no miruša donora. Un es gribētu pateikt paldies arī visiem tiem, kas šo izvēli e-veselībā jau ir izdarījuši vai kuri apsver tādu iespēju pateikt jā vai pateikt nē, tā arī ir izvēle. Ja mēs atgriežamies pie tā, kā es nonācu līdz šim, mans ceļš īstenībā bija prognozējams un paredzams ar matemātiski 100% varbūtības iznākumu, jo man, diemžēl, ir ģenētiski nav paveicies izvilkt laimīgo lozi. Es agrā bērnībā saslimu ar diabetu. Un diabetes, kā zināms, viņš ir tāds klusais slepkavs, viņš tos orgānus iznīcina pamazām, un laikam ejot, es nonācu pie nieru mazspējas. Un nieru mazspējas, kā lai saka, jau tādā līmenī, kad jau palika ļoti slikti un ar zālēm vairs tā kā nebija īsti labi. Un bija skaidri saprotams, kad man draud un pienāks tā diena, kad man būs regulārs dialīzes jāveic. Tas ir pieslēgums pie mākslīgās pie ārējās nieres. Un šī brīdī faktiski jau sākās mans sagatavošanas process šim te transplantācijas procesam, jo tas nav tā, ka pēkšņi izdomā un tagad tūlīt būs rindu vai tūlīt. Nē, ir jāizdara mājasdarbi. Un šeit ir jārunā par to saucamo līdzestību, jeb to pacienta līdzdarbošanos, par to, ka viņš nevis kaitē pats sev un nevis kaitē aprūpas personālam, bet viņš līdzdarbojās un izpilda kaut kādas noteiktas uzdotos mājasdarbus. Mani konkrētie mājasdarbi bija sakārtot glikēmijas kontrolas jautājumus. Man nekad mūžā nav bijis normāli cukurlīmeņi. Es vienmēr esmu dzīvojis ar paaugstinātiem. Tas ģenētiski. No bazas bērnības nebija iespējams dabūt normālus šos rādītājus. Un tad caur nevaru, caur negribu, bet tomēr bija jāgrib, man izdevās dabūt viņus daudz maz kaut kādos līmeņos, ar piespiešanos, ar sevis laušanu, ar visādām neiespējamām metodēm. Un pamazām mani gatavoja šai te nieres transplantācijai, jo rindā es iestājos, bet bija jau citi sliktie darbi izdarīti.
mana sirds jau bija cietusi. Es jau biju piedzīvojis infarktu, par laimi vai diemžēl, nezinu, kā labāk, nelielu dzīves paliku. Bet bija skaidrs, ka es varētu šo transplantācijas operāciju, ja arī viņa pienākt, es varētu nepārdzīvot. Man bija jāizdara mājas darbi. Man bija jāveic atvērta sirds operācija un jāveic medicīniskiem terminiem saucot sirds revaskularizāciju. Tādiem sadzīviskiem vārdiem runājot, uz šo metru apkārt sirdī. Paņēma no kājas vēnu un uz šo apkārt tā, lai varētu apasiņot visu. Nebija patīkams process, bija sāpīgi, bija atvesļošanās laiks un paralēli es staigāju uz dialīzēm. Tā man dzīve pagāja 9 mēnešus. Un šajā līdzestības, līdzdarbošanās laikā tev ir jābūt gatavam, jebkurā diennakts laikā saņemt zvanu, ir jābrauc nodot analīzes. Ir jābrauc uz sadarbības testiem un bez kurnēšanas un ņemšanās ir jālun kājas un ir jābrauc. Un tikpat labi šajā jebkurā diennakts laikā tu vari saņemt zvanu, ir iespējams tev sadarīgs donors. Un šī jebkurā diennakts laikā tu nedrīkst būt nekādu vielu ietekmē, tu nedrīkst būt alkohola ietekmē, jo to visu analīzes momentā redz. To visu var, pat tad, ja tu nedēļu atpakaļ esi lietojis kaut ko, to visu var redzēt, un tādā brīdī tev tiks atteikts. Un tas ir normāli, tāpēc, ka tev nav uzticamības tam, ka tu spēsi izpildīt kaut kādas mājas darbus un kaut kādas ārsta norādījumus par turpmāko imūnsupresijas elementu lietošanu turpmākajā dzīvē, kad tev šis donora orgāns tiks iedots. Es pieturējos pie tā, ka es savus mājas darbus pildīju ļoti cītīgi. Un tā jūnija dienā, kad es pastaigājos ar kundzi un mūsu nesen dzimušo bērnu, tā kā vakara pastaigā, es saņēmu šo zvanu. Es biju tā kā Stradiņa klīnikā un pēc dažām dienām jau faktiski, nākošajā jau es tiku pie šīs donora nieres. Līdz ar to tas stāsts nav vienmēr rozēm kaisīts. Nevajag iedomāties, ka cilvēks, kurš ir nonācis tādā vai citādā situācijā, ka viņam ir nepieciešams šis donora orgāns, ka viņš pie viņa tiks un ka viss būs labi. Nē, ir jāpild mājas darbi un ir jābūt šai pārliecībai, ka tu to ceļu spēsi izturēt un tu varēsi aiziet līdz galam. Neatkarīgi no tā, vai tas orgāns nokalpos gadu, 2, 5, 10 vai 15. Bet tev ir jābūt pārliecībai un tev ir jābūt cīnītājiem. Es esmu cīnītājs. Cik tas ir brīnišķīgi, cik liels paldies jums par stāstu un par savas puses atspoguļošanu. Es tikai gribēju noprecizēt, vai es pareizi saprotu, ka tas pirmais tests bija veiksmīgs, jūs ar pirmo reizi sapasēja tās nieres? Es domāju, ka tur bija ļoti daudz neveiksmīgi tests, tur noteikti ievarētu tā kā paņemt un pakomentēt. Daktere ir Mārtiņa dakterts, kas saprot, tā nav. Mēs katru reizi, kad mēs skatāmies, vai konkrēti šim donoram darētu šis recipients, mēs viņus neuztraucam un nezvanam. Mēs šovakar pārbaudam, vai jūs gadījumā darētu. Mēs zvanam tikai tad, kad der. Un protams, mums transplantācija jau vairāk kā 2200 tagad Stradiņos, cik es, protams, neatceros, cik reizes mēs izvērtējām Mārtiņu, jo mēs, bet tad, kad mēs izsaucām ar pirmo reizi, tad sanāca, jo arī šobrīd ir tā, ka varbūt kāds no pacientiem, kas šobrīd gaidīšanas sarakstā, tad viņš tiek izsaukts uz transplantāciju, jo, piemēram, par nierēm ir tā, ka mēs saucam uz 2 nierēm 3 recipientus, tāpēc, ka, ja vienam, piemēram, ir akūta infekcija vai ir akūts miokarda infarkts, viņš nevarēs saņemt transplantātu, un tad mums ir jābūt kādam rezervē. Un tad mēs saucam tikai tos, kuriem ir tā sadarība. Mēs nesaucam tos, kuriem nav. Bet pirms tos 3 cilvēkus izvēlējās, mēs izanalizējām apmēram 20. Dažādi mēs būtu, 20, arī 30 mēs būtu atkarība no tā, cik vispār tajā sarakstā ir. Tad tāds sietiņš, ar kuru izskrien tikai daži, un tie daži tiek pasaukti, labāk sadarīgi, ja tiek pasaukti, un tur tālāk kā veicās. Jums paveicās ļoti labi. Jā, bet tas jau arī, es domāju, arī to, ko Mārtiņš saka, tas ir viņa nopelns, ka viņš ir bijis līdzestīgs arī tenī dialīzes procesā, jo pacients neievēro dialīzes ārsta norādījumus, viņš arī atbraucot uz slimnīcu uz transplantāciju, varbūt viņš ir tik sliktā stāvoklī, ka mēs viņu nevaram
transplantēt. Jo, jā, es saprotu, ka Jānis jau uz priekšu roku. Es arī gribēju to uz beigām pateikt, bet vispār transplantācija tāda atbildības procesa, sekot no koordinātora, kurš saņem informāciju, sekot no nefrologa vai hepatologa vai kardiologa, kurš pacientu atrada, akceptēja transplantāciju. Un katrs posms ir atbildība. Un ļoti svarīgs moments - atbildība no pacienta, ka viņš izjūt, ka viņš saprot, ka viņš tālāk ir atbildīgs par tā mirušā cilvēka orgānu, ka viņš to saglabās ilgāku laiku un spēs ar to sadzīvot ilgi. Jā, paldies. Mēs mazs ieskats par to, cik daudz aspekti ir svarīgi un cik būtiska loma. Un es arī viens apzinīgs pacients. Un paldies, Mārtiņ, ka bijāt gatavs dalīties. Mums noteikti būtu lielāka interese dzirdēt vēl detalizētāku jūsu stāstu. Mēs iedrošinām klausītājus, ka drīkst komentēt un rakstīt. Varbūt, ja Mārtiņ esat ar mieru atbildēt arī uz kādiem jautājumiem, ko varbūt kāds skatītājs uzrakstīs. Bet mūsu sarunai atvēlētais laiks pamazām tuvojas beigām. Un tas, ko es vēlētos, lai jūs katrs šīs diskusijas dalībnieks padomātu par kādu vēlējumu, kas varētu kalpot kā iedrošinājums un stiprinājums cilvēkiem, gan tiem, kuri gaida rindā, gan tie, kuri apsver iespēju varbūt kļūt par orgānu donoru šajā Ziemassvētku laikā. Kurš būtu gatavs būt doktors Frejs? Es varbūt būšu nekaunīgi uzstājīgs, bet es runāšu par uzdrīkstēšanos, izdarīt izvēli. To var saprast gan tā, par uzdrīkstēšanos. Es šajā Ziemassvētku laikā cilvēkiem visiem, gan orgānu donoriem, kas tādi ir bijuši, būs vai plāno būt vai apsver būt, es gribētu tiešām palūgt apdomāties par tām ikdienas lietām un apdomāties par tām ikdienas merkantīlismu, jeb materiālās pasaules pārsvaru pār garīgo pasauli. Un aizdomāties par tām lietām, nevis par to, kas notiks ar manu mašīnu, kas notiks ar manu īpašumu, kas notiks ar manu augļdārzu vai kas notiks ar manu mežu, bet padomāt par to, kas notiks ar jūsu tuviniekiem. Tajā brīdī, kad tādu vai citādu iemeslu pēc viņiem būs jāizdara šī izvēle, kad šis te reanimatologs jums zvanīs, prasīs, kā jūs domājat, kā būtu domājis, teiksim, tas cilvēks, kuras smadzeņu nāve ir tikko konstatēta. Tanī brīdī es gribētu apelēt pie tā, ka ticiet man, tam cilvēkam, kas būs klausulas vai e-pasta vai kāda no tur saziņas līdzekļa otrā galā, viņiem šis jautājums, kā jūs domājat vai kā jūs tagad atbildēsiet, ir prioritāšu un emociju saraksta 259. prioritāšu rindā, un viņš ļoti iespējams nebūs spējīgs adekvāti atbildēt uz šo jautājumu, kā tad būtu gribējis tas aizgājējs rīkoties. Un tāpēc es gribētu iedrošināt, un tāpēc es gribētu lūgt visu sabiedrības pārstāvis, neatkarīgi no tā, vai jūs esat sētnieks, vai pārdevēji, vai finansists lielā finanšu iestādē, padomāt par to un uzņemties atbildību par izvēli un to izvēli izdarīt pašam, lai kāda tā arī nebūtu. Vai jūs piekrītat nāves gadījumā savus orgānus ziedot, vai jūs nepiekrītat, jo šī izvēle noņem atbildību no šī aizgājēja pleciem. Jo jūs esat dzīves laikā izteicis savu gribu, un tā ir neapstrīdama. Un tas varētu aiztaupīt, teiksim, kaut kādas papildus kreņķus vai neadekvātu atbilžu sniegšanu tajā brīdī, kad jau tā ir slikti. Mēs domājam par testamentu sastādīšanu, mēs domājam par apdrošināšanu kasko mašīnai, bet kāpēc mēs nepadomājam par to, kā atvieglot šīs te jau tā emocionāli smagās ciešanas tuviniekam, ka tas viņa mīļais cilvēks ir aizgājis tikko. Es domāju, tā būtu tāda atbildības uzņemšanās par to, kas notiek ar mums pēc mūsu nāves. Paldies! Es savukārt gribu visiem novēlēt stipru veselību un nezaudēt savus tuviniekus, ja vien tas ir iespējams. Bet tajā pašā laikā man ļoti patika nosaukums šitam šodienas pasākumu dzīvības atslēdziņa. Nezaudēt to dzīvības atslēdziņu arī. Laikam viss, tas ir svarīgākais mūsu dzīvē. Jā, un savukārt es gribētu teikt, ka tā kā mēs esam maza valsts, Latvijā jebkurš cilvēks ir svarīgs un nozīmīgs.
Un, ja jūs kādreiz esat bijis par asins donoru, esat gājis nodot asinis, tad apdomājiet, varbūt jūs varat kļūt arī par orgānu donoru. Jā, ko lai saka, ir tāds Ziemassvētku laiks un tas ir labo darbu laiks, kad, bet labus darbus var darīt dzīves laikā, labus darbus var izdarīt arī aizejot, un tas nav tā, ka katram konkrētam cilvēkam lūgums, bet tā kā sabiedrībai saņemties, pieņem šo te lēmumu, pat ja jūs nedomājat, jums nav vēlmes palīdzēt kādam citam, tad īstenībā, ja kā sabiedrības kustība, šis donācijas process, jūs pirmkārt palīdzat arī paši sev, jo tas ir tikai Dieva rokās, kas notiekās ar jums, kurā brīdī kādreiz varbūt saslimstat un kurā brīdī jūs nonākat arī, nezinu, ekrāna otrajā pusē, kad jūs gaidat šo donoru orgānu. Jā, atceraties par to, ka labus darbus var izdarīt arī aizejot. Jā. Un tajās dzīves krustcelēs, kas jūs sagaida, dzīves krustceles ir no piedzimšanas brīža, es nezinu, izvēles skolas, izglītības izvēle un tam līdzīgi. Arī šī donācijas kustība, tas ir zināmas dzīves krustceles, un krustcelēs vienmēr ir jāpieņem lēmums, jā vai nē. Nepieņemt lēmumu, tā ir mazdošība, tā ir savu lietu uzkraušana uz citu cilvēku pleciem. Pažēlojiet šos cilvēkus. Jā. Vēlējums man. Paldies jums gan par emocionālu, gan tādu praktisku informāciju. Paldies, ka atradāt laiku piedalīties šajā sarunā. Man šķiet, ka tas nav tikai medicīnisks brīnums, kuru spējam paveikt 21. gadsimtā, bet tā ir arī cerības, dāsnuma un vienotības apliecinājums. Aiz katras transplantācijas stāv kāda cilvēka izvēle dalīties ar daļu no sevis, lai glābtu citu. Un šī lēmuma pamatā vienmēr ir mīlestība un nesautīga upurēšana cita labā, kas sniedzas pāri nāves robežai. Šo cilvēku žēlsirdība ir kā gaismas stars tumšākajā brīdī, sniedzot cerību un spēku tiem, kas cīnās par dzīvi katru dienu. Un tikai kopā mēs varam veidot šo izglītojošo darbu, laust mītus, ko mēs šodien centāmies darīt, un veidot tādu sabiedrību, kurā dāsnums un dzīvības glābšana ir augstākais mērķis. Un ziedot mēs nevienu nevaram piespiest ar varu. Mēs esam daudz aicinājuši to šīs dienas sarunas laikā, bet tam tik un tā ir jābūt lēmumam, kas dzimst mūsu katra sirdīs. Lēmumam, kas palīdz noņemt atbildību no mūsu tuvinieku pleciem pēc mūsu nāves, lēmumam, kas dod iespēju citam cilvēkam dzīvot. Tāpēc mēs kā komanda slimnīcas aicinām apstāties šajā skrējienā, turpināt, lasīt un pētīt, un vēlreiz teikšu, ka mūsu slimnīcas mājaslapā ir bagātīga informācija par orgānu ziedošanas procesu, un šī informācija tiks vēl arī papildināta. Un atcerēsimies, ka kāda cilvēka dzīvības atslēga ir tavās rokās. Un kā teikts arī mūsu mājaslapā, pēc viena cilvēka nāves var tikt izglābti vismaz 7 cilvēki. Tā es te saskaņoju ar ārstiem arī pirms sarunas. Tātad pēc viena cilvēka var tikt izglābti 7 citi cilvēki. Paldies ārstiem, bez kuriem šo darbu nevarētu veikt. Paldies donoriem un viņu tuviniekiem. Un mēs ļoti labi apzināmies, ka sniedzot šo nesautīgo dāvanu, viena ģimene to saņems ar milzīgu prieku un cerību, kamēr otra ģimene piedzīvos visdziļākās sāpes un sēras. Tādēļ apliecinām visdziļāko līdzjūtību katra donora un viņu tuvinieku priekšā. Un mūsu sarunas laiks šeit ir beidzies. Paldies arī jums, mīļie klausītāji, ka piedalījāties mūsu sarunā attālināti, un mūsu komanda pēc mikrofona izslēgšanas dosies mūsu slimnīcas pagalmā, lai mēs pieminētu tos 28 donorus, kuri pagājušā gadā piekrita ziedot savus orgānus, vai viņu tuvinieki piekrita šo orgānu izmantošanai, un pieminēsim viņus ar pateicību. Un paldies arī
kādam īpašam cilvēkam, kas šodien mums atrakstīja, ka kāds donors savu dzīvi šeit uz zemes ir beidzis, kas pagājuši gadu ir ziedojis donoru. Tā kā paldies arī par tādiem emocionāliem stāstiem, kurus jūs līdzdalat arī mums. Un noslēgumā tad aicināšu jūs katru izvēlēties šo vienu sirsniņu, ar kuru tad mēs pēc mirkļa dosimies uz mūsu kopīgo ēgli, lai pieminētu ar pateicību katru cilvēku. Paldies liels!